Mums ir skolēna brīvlaiks, un, kā jūs varat redzēt, ir tik superīgs, brīnišķīgs saulains laiks. Un tieši tāpēc, kamēr manai sievai video motē darba sakarā, tikmēr mēs esam atbraukuši izbaudīt šito smuko laiku. Čuču vēlāk mēs parunās par šā brīža aktuālo tematu, un tas ir emigrācija un remigrācija, konkrēti vairāk šeit no Norvēģijas. Bet šobrīd mēs izbaudīsim šito smuko saulaino vēso dienu, iedzerot siltu kakao. Un, lai būtu kārtīgs brīvdabas kakao, mums te vajag, protams, vēl bišķiņu pienu, putkrējumu un maršmelos pa virs. Uz strēbu. Jā, šodien mums ir viena no augstākajām dienām. Mēs pat pamanījām, ka bija -18,5 grādi pie mūsu virtuves loga. Un tāpēc ir tik smuks un saulains. Kā var šitādu laiku nosēdēt istabā? Nezinu. Katru gadu tas fjords aizsals, bet ne katru gadu mēs ir tik drosmīgi, lai uz viņu uzkāp, bet šogad ir bijusi normāla ziema, šogad mēs to varam arī izbaudīt. Ja mēs labi gribētu, varētu pāriet pāri uz Noteroju un aiziet pie kāda tur ciemos. Un burtiski no iepriekšējo kadri pagājuši tikai 2 nedēļas, un jā, tagad jau mums ir citreiz pat +7 grādiņi. Un pārsvarā arī saulīt spīd, bet, protams, viņi pazūd, tikko es izvelku kamerā ārā. Es īstenībā jums gribēju šito te pavasara ainu parādīt tikai tāpēc, lai jūs saprastu, ka ir ļoti svarīgs konteksts, vai ne? Jo burtiski maz laika nobīdīt, viena un tā paša vieta izskatās pilnīgi savādāk. Un ja jūs nezināt, kā tagad ir pavasars vai nu pat bija baigā ziema, tad jums tas īsti neko neizsaka, vai ne? Jūs tikai redzat kaut kādu vienu konkrētu ainu un tas arī viss. Un man personīgi patīk parakāties pa statistiku un apskatīties visu kaut ko no dažādiem skatu punktiem, jo statistikā ir normāli cieti cipariņi un tos ir grūti apstrīdēt, bet, protams, vienmēr ir kaut kāds niansīts, vai ne? Un tāpēc vienmēr visa statistika arī jāskatās kaut kādā kontekstā. Piemēram, pēc mēs varam paņemt veco labo prikolu, kā saldējumu pārdošanas apjomu un lāča aktivitāte vasarā paaugstinās, vai ne? Vai mēs varam kaut kādu korelāciju uztaisīt starp šitiem diviem faktiem? Būtu dīvaini, ne? Jo lāči it kā saldējumu nēd. Tieši tāpēc arī ir vienmēr statistika jāskatās kaut kādā kontekstā. Ja nē, tas viss ir daudz dažādu cipariņu un jēga īsti nekāda nav. Un visiem tiem, kas ir netīšām uzdūrušies šitam kanālam, man sauc Jānis Celms, un es jau no 2017. gada dzīvoju Norvēģijā. Un nu jau es vairākus gadus rādu par un ap dzīvu Norvēģijā, un man jau ir sakrājies tāds diezgan interesants arhīvs, kas ir ļoti interesants visiem tiem cilvēkiem, kas patiešām grib iepazīt Norvēģiju, un es viņu parādu pēc iespējas objektīvāk, bet, protams, absolūti viss, ko es rādu, ir tīri mans subjektīvais viedoklis. Un, lai gan pagājušais video par emigrāciju bija visskatītākais video manā kanālā, bet es negribu vairāk par šito tēmu daudz video taisīt, tāpēc, ka es savu viedokli esmu pateicis. Ja vien kaut kas jauns un baigi super interesants neparādīsies, es baigi šitai tēmā vairāk nerakšos, jo es tomēr rādu vairāk par dzīvi Norvēģijā, un emigrācija un remigrācija no tās ir tikai maza daļa. Šitas ir diezgan pretrunīgs temats, un te iesaistīt ļoti daudz politiku un daudz dažādu cilvēku dzīves, un tieši tāpēc man nav interesi šito tematu eksploatēt, es vienkārši viņu gribu izņemt, izrunāt un nolikt maliņā. Tāpēc es ļoti ceru, ka par tēmu emigrāciju un remigrāciju šitas būs tāds pēdējais lielais video. Bet šitajā kontekstā tieši par remigrāciju mēs apskatīsim gan vairākas tos statistikas pētījumus un arī dažādu cilvēku pieredzi. Diemžēl man absolūti neviens cilvēks tieši, kas ir aizbraucis atpakaļ uz Latviju, nepiekrīt intervijai. Lielākā daļa no viņiem jā, labprāt, un pēc tam vienkārši pazūd un vairāk man neatzvanīja. Īstenībā es viņus arī baigi nevainu, tāpēc, kā iepriekšējā video es tomēr izstāstīju, kā man bija gājis, un es bišķiņ atkailinājos un parādīju to, kā man ir gan apčakarējuši, gan visādas citādas liksts bijušas, un tas nebūtu īstenībā nav vienkārši, jo, ja jūs tā paskatās no malas, cilvēki parasti nestāst, ka viņas kāds apčakarē vēl kaut ko, vai ne? Tas tomēr pieprasa bišķiņu tādu drosmu atkailināties un iedot savējo dzīvi citu vērtējumam, un tas nav diezko viegli. Bet, lai gan man nesanāca neviena video intervijas, tik un tā diezgan daudziem cilvēkiem pačatoju, un es arī vairākiem cilvēkiem pa telefonu parunāju par šito tēmu, tā kā būs vien jums jātic man uz vārdu, ka es atstāstīšu to, ko viņi man ir teikuši, kas ir pa iemesliem emigrācijai, reemigrācijai un reemigrācijai. Tā kā vēlāk video jūs arī redzēsiet tās problēmas, ar ko saskarās cilvēki, kas liekas aizbrauc atpakaļ uz savējo dzimteni, bet viņi īstenībā saskarās ar ļoti daudz problēmām, ko
Latvijā dzīvojošie latvieši vairs nesaprot. Vēl bišķiņi atgriežoties pie iepriekšējā video, uz šo brīdi ir 32,000 skatījumu un vairāk kā 600 komentāri. Un īstenībā man bija baigais pārsteigums, cik daudz no tiem komentāriem bija tā kā atbalstoši un saprotoši, un kā ļoti daudz teica, ka beidzot kāds runā par šito tematu, ka īstenībā tas īsti neparādās ne mēdījos, nekur. Un ka beidzot kāds ir pateicis patiesību. Tagad gadījumā pēc manējo kanālu netīšām ierauga kaut kāds žurnālists, šito tematu ir vērts pacelt. Par šito tēmu meklējot datus, īstenībā atradu daudz un dažādas interesantas visādas statistikas un pētījumus un vēl visu kaut ko. Jo pirms tam man nebija ne mazākās nojausmas, ka īstenībā ir uztaisīt vairāk nekā 40 dažādu veidu un dažādu līmeņu pētījumu par tēmu emigrāciju un remigrāciju. Un šajā video es tā virspusēji apskatīšu kaut kādu daļu no tiem visiem, tāpēc, ka pavisam vienkārši es neesmu nekāds pētnieciskais žurnālists. Man bija ļoti interesanti uzzināt zinātnieku un pētnieku secinājumus par imigrantiem, tāpēc, ka es, protams, no savas puses to viss redz bišķiņi savādāk. Piemēram, viens no vislielākajiem un apjomīgākajiem pētījumiem, kas ir uztaisīts 2016. gadā LU zinātnieki. Un, protams, ka es aizmirsu nosaukumu, bet tas parādās šitā te smukā uzrakstā. Un tie zinātnieki vienā intervijā pateica, ka tāda interesanta frāze, kā... Bet ir viena tāda līnija, kas ir nostiprinājusies kopš 2000. gada sākuma, un tā lēnā viņa tā ir nostiprinājusies, ka, lūk, tad neveiksminieki, cilvēki, kas, tad varbūt traumatiski, cilvēki aizbrauc projām, kas tur cieši un gaužās un tam līdzīgi. Man liekas, man pašam personīgi varbūt tā bija kā lai to nosaka, vislielākais pārsteigums bija, ka tik milzīga tā aizbraukušo daļa ir apmierināta ar dzīvi tur, vai savās jaunajās mājās, droši vien jāsaka pareizāk. Tā nav pat 50, tur ir runa par 80 un virs procentiem, kas ir ļoti, ļoti apmierināti. Man uzreiz tāda ideja ienāca prātā, tiešām jūs uzskatāt, ka mēs te sēžam un garlaikojamies un velkam savus dienas un, kad es varēšu uz dzimteni apgriezties. Lielākā daļa no izbraukušiem cilvēkiem dzīvo absolūti normālu dzīvi, viņi nekur neapstājās un neko negaida, viņi turpina domāt, mācīties, attīstīties. Kaut vai ņemot pa piemēru manējo kanālu, kas man ilgāk seko, tie jau redz, ka mums te iet visādi. Ir superīgi momenti, ir sliktāki momenti. Ja tu vēlies, visu laiku notiek kaut kāda attīstība, tu kaut ko mācies, kaut ko apgūsi. Kaut vai šobrīd es pāris nedēļas atpakaļ nodibināju savējo firmu. Būs ļoti interesanti paskatīties, kā man tur veiksies, un es pavisam noteikti arī to jums parādīšu. Es parasti cenšos atrast kaut kādu interesantāku fonu, lai vismaz aizmugurē jūs redzat kaut kādu daļiņu no Norvēģijas, bet šodien solīja saulaina dieniņa. Tur ir jūra, kā jums patīk. Un mūsu video tēmā ir ļoti svarīgi saprast, ka Latvija arī kaut ko cenšas darīt, lai cilvēki tomēr atgriezties Latvijā. Pirmie kaut kādi iedīgļi visam tam pasākumam, kas saprata, ka ir slikti, bija 2013. gadā. Bet, ja es pareizi atceros, 2018. gadā parādījās Latvijas remigrācijas koordinācijas centrs, un ik pa laikam veidoju šitos video, man gribās kaut kur aprunāties, uzzināt oficiālu informāciju un tā tālāk, un parasti tas ir diezgan garš un piņķerīgs process. Tad man par super patīkamu pārsteigumu es sazinājos ar 2 šitiem koordinācijas centriem, un abi 2 man atbildēja un pat sniedz interviju. Un kamēr es eju un meklēju jaunu un smuku lokāciju, tikmēr jūs varat apskatīties, ko tieši piedāvā šie remigrācijas centri. Un, lai nebūtu tikai mans personīgais viedoklis, es arī uztaisīju tādu mazu aptauju, kur pārsvarā piedalījās cilvēki no Norvēģijas un vēl dažām valstīm, kur ieraudzīja manējo anketu. Tāpēc es domāju, būs ļoti interesanti salīdzināt, ko piedāvā un domā cilvēki no Latvijas puses un kā tas izskatās no mūsējās puses. Labdien! Es esmu Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinātore Daina Šulca. Un es strādāju par remigrācijas koordinātori jau 6. gadu. Labdien! Mani sauc Inga Maģule. Esmu remigrācijas koordinātore Vidzemē. Jau 3 gadus. Pati arī esmu remigrante, dzīvojusi ārpus Latvijas 20 gadus. Jau 11 gadus, kā esmu atgriezusies Latvijā. Darbs man ļoti patīk, ir ļoti interesants. Darba procesā rodas arī daudz idejas. Tā kā rīko dažādas pasākumus un, protams, arī ikdienas pienākumus paralēli tam visam arī. Un no kurienes jūs atgriezāties? Es pati dzīvoju 10 gadus Vācijā. Aizbraucu sākumā kā bērnu auklu 90. gadu vidū.
Pēc tam iestājos Vācijā augstskolā un paralēli arī strādāju un nodzīvoju 10 gadus Vācijā. Pēc tam vienā no šādiem apmaiņas braucieniem arī aizbraucu uz Austrāliju uz pusgadu, un šis pusgads pārvērtās nākamiem 10 gadiem. Aizķērās tajā. Aizķērāmies. Tā kā es ļoti labi saprotu arī tos remigrantus, kas aizbrauc it kā kaut kur nedaudz pastrādāt, apskatīt kādu jaunu zemi un kaut kādu likteņu pavērstienu, sakritības, un tu aizķeries uz vairākiem gadiem. Jā, tas ir pilnīgi normāli. Jums vienkārši tagad cilvēki pazvana, mēs gribam atgriezties, vai kā tas viss notiekās? Tas notiekās arī tā, kā jūs tikko teicāt, piezvana un process sākās. Bet man ir jāpasaka, ka tā ir plaša valsts programma, reģionālie remigrācijas koordinātori, kas nozīmē, ka jau 9. gadu jau katrā Latvijas reģionā strādā viens reģionālais remigrācijas koordinators, kura darba mērķis ir palīdzēt tieši mūsu tautiešiem atgriezties uz dzīvi Latvijā no ārzemēm. Un tieši tā arī ir, kad dažkārt šis process sākas tikai mums piezvanot. Visus mūsu kontaktus, reģionālo koordinātoru kontaktus var atrast mājaslapā paps.lv. Paps? Vai paps pagaidām, bet top jauna mājaslapa. Nē, pēc labs tās nosaukums. Man arī patīk. Un tad arī tur ir arī mūsu e-pastu kontakti, kur var uzrakstīt e-pastu. Dažkārt, un tā situācija ir tāda, ka dažkārt cilvēki jau ģimenē vai kā citādi ir domājuši nopietni par to pārcelšanos, ļoti daudz ko paši it kā ir sapratuši, bet ir lietas, kas vēl nav skaidrs, tad viņi mums raksta. Ir arī tādas situācijas, ka vienkārši uzraksta, ka vēlas pārcelties, ar ko sākt. Ir kaut kādi konkrēti problēmu risinājumi. Tad ir sākumā vispār jāprecizē, uz kurieni viņš vēlas pārvākties, uz kuru pašvaldību, kas viņam tieši interesē, vai viņam aktuāls ir mājoklis, vai viņam ir sākumā, vai viņš paliek pie ģimenes, pie draugiem, vai viņam pašam dzīvoklis, vai vispār nekā nav. Tātad sākam pamazām šo te šķetināt, saprast šo te vajadzību, vai viņam ir, teiksim, ārzemju partneris, kuram vajadzēs pēc tam latviešu valodu mācīties, kuram arī darbs būs jāmeklē, kā viņam pašam situācija darba ziņā, teiksim, ko viņš plāno darīt, vai viņš turpinās strādāt attālināti, vai viņš plāno uzsākt savu uzņēmēju darbību Latvijā, vai viņš meklēs algotu darbu, vai viņam ir bērni, kuriem vajadzēs izglītību, un šādā veidā mēģinam iet cauri šiem galvenajiem punktiem un pamazām atrisināt šo te vajadzību. Ko jūs palīdzat? Mēs viņiem palīdzam parādīt to ērtāko un īsāko remigrācijas ceļu. Tieši ar ko sākt, kas ir tās obligātās lietas, kas ir jānokārto, jo pasaule ir ļoti mainījusies. Pēdējos 3-5 gados dzīve visās Eiropas Savienības valstīs ir savādāka nekā pirms tam. Un ja arī cilvēkam liekas, viņam šeit Latvijā ir mamma, māsa, brālis, tēvs un citi radinieki, ja, mēs tomēr esam oficiāla valsts pārvaldes programma, kas var sniegt šo precīzo un pārbaudīto informāciju, ko ir nepieciešams izdarīt un ar ko sākt, lai tas viss būtu ērtāk. Mēs varam palīdzēt līdz vienai noteiktai robežai. Mēs nevaram vecāku vietā pieteikt bērnus skolās un bērnu dārzā. Tas ir jādara pašiem tautiešiem. Mēs nevaram konkrētas cilvēku vietā iesniegt kādās iestādēs dokumentus vai iesniegumus. Mēs, kā jau es teicu, parādam un pasakām to, kas viņam ir jādara. Un nevienmēr cilvēks var paredzēt to, ar ko viņš saskarsies pārcelšanās procesā. Un tā mūsu sadarbība ļoti bieži turpinās arī tad, kad cilvēks ir jau atgriezies. Tādi izaicinājumi varbūt, kas ir grūtākais cilvēkiem, kas atkal pārceļās uz Latviju? Viens no tādiem, es domāju, tādiem ieteikumiem atgriezties pārdomāti, nesasteigt. Teiksim, pirmkārt, jābūt ir noteikti plānam,
jāizzina, kāda ir situācija, uz ko tu atgriezies, vai tev ir vieta, kur atgriezties, vai tev ir dzīvoklis, māja, vai tev var pie ģimenes atgriezties. Tādēļ, protams, arī, ko tu darīsi darba ziņā, vai tev ir pietiekami līdzekļi, lai varētu pusgadu, teiksim, ja būs nepieciešams meklēt darbu, ja tu atgriezies, teiksim, nesezonā, un, teiksim, jā, nav. Tad ir, protams, kurā reģionā tu atgriezies, tas ir arī ļoti svarīgs, jo tas ir, jāskatās arī, kāda ir vai darba vietas, teiksim, jo darba vietas, Rīgā ir cita situācija, teiksim, mazpilsētās ir, teiksim, atkal cita situācija, tad jāskatās, piemēram, ja tu vēlies uzsākt savu uzņēmēju darbību, tad jau ir jāpainteresējas arī par šīm te atbalsta iespējām, jo ir līdz šim bija arī šis te remigrantu grantu konkurss, kur varēja pieteiksies atbraucējs, un arī ir Altum, ir Lijā, ir dažādi šie arī pašvaldību grantu konkursi, kur var pieteikties, tas būtu iepriekš jāpaskatās jau, un nedaudz jāsagatavojas šim te visam. Un, kad es skatos uz to savu pieredzi, šajā programmā strādāju gandrīz no paša sākuma, tad tās mūsu tautiešu vēlmes sakarā ar atgriešanos var iedalīt tādās 3 lielās grupās - tradicionālās, specifiskās un ārkārtas. Un tās tradicionālās, ko es saucu par obligātām, ir tas, ko ir ieteicams nokārtot vēl mītnes zemē esot. Es visiem saviem cilvēkiem saku, pirms pārcelšanās lūdzu atrodiet mājokli un darbu Latvijā, teiksim, manā Rīgā un Rīgas reģionā. Jo, ja jums ir vieta, kur nolikt savus koferus, un ja jums ir zināms, kur jūs jau nākamā nedēļā un kādus ienākumus saņemsiet, tad šis atgriešanās process ir daudz vieglāks. Un, protams, ja ir bērni, tad ir svarīgi jau nokārtot, kurā skolā vai kurā bērndārzā ies viņu atvases. To var attālināt izdarīt arī? To var attālināt izdarīt, tāpēc viens no tādiem, kā lai pasaka, pamatjautājumiem ir nokārtot šo e-parakstu, lai portālā Latvija LV varētu tikt klāt valsts pārvaldes pakalpojumiem un nokārtot attālināti. Un tad jau arī, kad viņš ir, piemēram, veiksmīgi atgriezies, tad atkal savukārt es rīkoju dažādas pasākumus šeit Vidzemē, katreiz citā pašvaldībā, un mēģinu pulcināt šo te atbraucējus un viņus tā kā nedaudz integrēt vietējā sabiedrībā, varbūt arī savest kopā, teiksim, kas ir atgriežies no Norvēģijas vai vispār, kas ir atgriežies no jebkuras valsts, un tad viņi savā starpā sapazīstas, un viņi var parunāt par kopējām tēmām, varbūt par kopējām izjūtām, varbūt, ja viņi jūtās. Viņi saprot viens otru labāk bišķiņ. Tas ir viss tāds process, un tas daudzreiz nenotiek ātri, tas varbūt gads, 2, varbūt cits gatavojās 5 gadus pārcelties, un kā viņi te pārcelšies, tad arī, kamēr viņi tā kā izdomā, ka viņi vēlētos ar mani vai ar pārējiem satikties, tas arī ļoti individuāli. Pa tādiem maziem solīšiem mēs ejam. Jo cilvēks pēc ilgstošas prombūtnes pārceļās uz Latviju, un tad viņam sākas jauns izaicinājums. Viņam vajag pie visa pierast, viņam vajag saprast pat arī to, kur, cik, kas maksā, kādās cenu kategorijās viņš iekļausies, kaut vai pārtikas produktos. Tas viss viņam vairāk ir mazāk jauns, kaut arī viņš ir atgriezies savā dzimtenē. Un ja vēl līdzi nāk tās fundamentālās lietas, kur es dzīvošu, kur es strādāšu, kurā skolā iet bērns, tad tas viss var būt vienkārši cilvēkam pa daudz, un viņam ir iespēja to visu sakārtot jau laicīgi, izmantojot mūsu pakalpojumu. Jā, tikai e-paraksts iedabū. Jā, arī par to vajag padomāt, un es gribēju teikt, pat jebkura sīkākā darbība un atrisinājums viņš prasa gan laiku, gan enerģiju. Protams, ar naudu ir jārēķinās, un jārēķinās, ka atgriešanās paņem ne tikai emocionālos un laika resursus, bet arī naudas resursus. Ar to ir jārēķinās, un, protams, ka ļoti labi, ja cilvēks var atgriezties ar ietaupījumiem, un arī tad, ja viņam jau pēc kāda laika ir, tā teikt, var sākties darba attiecības. Teiksim, mēs arī konsultējam tādos jautājumos, nevienmēr visi tautieši zina to,
kad, ja viņš ir kļuvis bezdarbnieks mītnes zemē, ka viņam ir iespēja pārcelt šo bezdarbnieku pabalstu uz Latviju uz 3 mēnešiem. Nu, teiksim, arī Tas ir mītnes zemes apmērā vai Latvijas bezdarbnieku pabalsts? Tas ir mītnes zemes apmērā. Ok, tas ir Jā. šī cits cipar. Vislielākā problēma vienmēr arī, teiksim, ja es tagad pārceltos, man arī tur puikai beidzis gandrīz šito vidusskolu, vai ne? Braucot uz Latvijas, kā notiek kā bērniem? Viņiem ir kaut kādi papildus, jo es zinu, ļoti daudz nerunā latviski. Viņiem ir kaut kādi kursi, viņi uzreiz var iestāties skolā. Tas ir atkarīgs arī tieši uz kuru vietu, un es varu tikai runāt par Vidzemi. Tas ir atkarīgs arī no skolas, kas prasa šo tulkojumu. Es zinu, ka man tikko zvanīja sieviete, kas pārceļās uz Saulkrastiem, un viņai trešklasni grib, lai bērns sāk 3. klasē mācīties, un skola pieprasa tulkot no Anglijas liecību tagad, lai viņu varētu pareizi novērtēt, skatīties, kurā klasē viņu likt, vai viņu likt 3. klasē, teiksim, vai viņu atkal savukārt likt klasi zemāk, teiksim, vai 2. klasē tur vairāk atbilst. Nu, no vienas puses nav slikti, tā vismaz redz, kādi priekšmeti ir tur tajā attiecīgā valstī ir bērns mācījies, un tā var pielīdzināt šīs sekmes. Jautājumi no vairākiem cilvēkiem, kas notiek ar jauniešiem bērniem, kuri nerunā latviski? Kaut kādi jums padomi no jūsu puses? Ir tā, ka skolas vecuma bērniem, katram remigrantu bērnam pašvaldība atmaksā 2 mācību stundas nedēļā bezmaksas papildus latviešu valodai. Rīgā tas ir ļoti populāri. Tiklīdz ir pieteikti bērni Rīgas skolā, šī vajadzība ir jādod ziņa klases audzinātājam un direktoram, un šis jautājums tiek kārtots. Notiek arī šie latviešu valodas kursi, gan bezmaksas latviešu valodas kursi Rīgas pilsētā. Rīgas pašvaldībā tikko ir beidzies pieteikšanās, tas aizpildījās 1 dienas laikā. Cilvēkiem ir ļoti liela interese mācīties latviešu valodu. Ļoti. Tie, kas nemāk un ir aizmirsuši. Un otrs ir tāds sabiedrības integrācijas fonds, un mēs Rīgas reģionā sadarbojamies ar Siamen Sārijus, un es saviem cilvēkiem dodu ziņu par šīm valsts atmaksātajām latviešu valodas grupām. Ja cilvēkam ir vēlēšanās mācīties šo latviešu valodu, viņam ir iespējas, un arī attālināti un pašmācības ceļā ir lieliska mājaslapa Māci un mācies, kur dažādām vecuma grupām un dažādiem sagatavotības līmeņiem ir attiecīgie mācību materiāli. Un Rīgā teica, ka esot papildus 2 bezmaksas stundas nedēļā valodai. Tieši tā, pienākas bērniem 2 papildus stundas, latviešu valodas stundas nedēļā, kā arī psihologa, logopēda pakalpojumi, ja tas ir nepieciešams. Tas ir baigi veselīgi. Es gribēju teikt, ka emigrācijas koordinātori nekad nevienu nepārliecina atgriezties Latvijā. Tas ir katra cilvēka, tas ir ļoti liels lēmums, un tas ir katra cilvēka individuāls lēmums. Un, ja mēs runājam par emigrāciju, mums ir jārunā arī par mobīlo Eiropas iedzīvotāju. Jo tagad jau tās Eiropas valstis tomēr ir tā sasaistītas, ka šīs robežas vairs nav tik ļoti izteiktas. Nē, kas man patīk, ka jūs teicāt arī, ka var to pieredzi izmantot, kas ir ārzemēs iegūt, jo cilvēki tomēr redz lietas daudz savādāk, tā kā viņi padzīvojuši ārzemēs. Jā. Es pati ar to saskāros, kad es atbraucu. Es nebiju ilgi, it kā man tā saistība ar Dāniju bija kādi 7-9 gadi, bet tāda patstāvīga dzīvošana man nebija ilgi 3 gadi. Un ar to pietika. Es atgriezos Latvijā pilnīgi jau savā veidā cits cilvēks. Cita persona, kas savādāk uz lietām skatās. Jūs teicat, jūs organizējat tos pasākumus. Kāda ir atsaucība?
manuprāt, ļoti laba priekš reģiona. Organizēju apmēram reizi mēnesī, reizi 2 mēnešos dažādus pasākumus. Man ir tāds pasākumu cikls manas mājas Vidzemē. Tas veicina tā kā uz tādu sadarbību, jaunu kontaktu veidošanu, piederību kopienai. Tā kā tāds tīklošanās pasākums. Iepazināmies viens ar otru, aprunājāmies un tā kā, izrunājām visas, teiksim, tēmas, kuram bija sāpīgas vai ko gribēja padalīties. Iepazinājāmies, izveidojām jaunas draudzības un tā atvedījāmies līdz nākošā gada pasākumam. Ir cilvēcīgi, kurā reģionā Latvijā vajag atgriezties vairāk? Vidzemē noteikti. Kā jums šitāds skats patīk? Es teicu, ka es atradīšu kaut ko smuku fonam, un ik viens, kurš man pazīst, zina, ka man patīk militārā vēsture, un es pats esmu bijis ļoti aktīvs zemsargs, tāpēc es arī jūtos bišķiņ piederīgs visiem šitiem militāriem pasākumiem. Tās dāmas, ko jūs nu pat redzēja, pa lielam bija tas, ko Latvija tagad uz šito brīdi piedāvā cilvēkiem, kas atgriežas no dzīves emigrācijā. Un mums bija ļoti ilgs un foršs sarunas. Man tā liekas, ka katru cilvēku mēs stundu pusotru nopļāpāja. Bet, protams, šitai video formātā es biju spiests izgriezt tikai pašu svarīgāko. Ko es uzreiz gribu pateikt? Milzīgākais paldies, tāpēc, ka jūs patiešām bijāt atsaucīgs, un es uzskatu, ka jūs esat tie cilvēki, kas ir savās vietās. Un ja Latvijā būtu vairāk tādu cilvēku, tad es domāju, ka mums būtu daudz foršāka valsts. Un pat jūs redzējāt konkrēti īsā formā, ko īsti Latvija piedāvā cilvēkiem, kas grib atgriezties dzimtenē. Es šeit esmu apkopojis informāciju, kā es to saprotu, no vairākiem pētījumiem. Un, manuprāt, lielākais iemesls, par ko cilvēki sūdzas, ir tas, ka viņi pat pēc daudziem gadiem ārzemēs jūtas tur tā kā svešinieki. Nav tā saucamā mājas sajūta. Nepavēlt visu pasauli sadalīt tautās, nācijās un valstīs. Un attiecīgi katram reģionam ir savējie vietējie joki, jums ir kopēja vēsture, jūs tur saprotat kaut kādas atsauces uz savām filmām vai mūziku vai tā tālāk. Un viss tas kopā veido to mājas sajūtu, vai ne? Nemaz nerunājot par to, ka jums ir jūsu ierastās tradīcijas. Pieņemsim tepat arī Norvēģijā uz 18. novembri pasākumu un arī uz Līgo svētkiem sapulcējies latvieši un tā tālāk, vai ne? Lai gan viņi jau daudzus gadus dzīvo pilnīgi citā vidē, tik un tā viņi atgriežas pie savām kaut kādām tradīcijām. Tieši tas ir atkal kārtējs iemesls, kāpēc man patīk Norvēģija. Tāpēc, ka Norvēģijā viņi tā arī saka, mājās jūs runājat savā dzimtajā valodā, vai ne? Nevajag cilvēkam pazaudēt savu identitāti, nevajag audzināt bērnu par turbo Norvēģi, vai ne? Visu to izglītību un visu pārējo viņš jau dabūs skolā, bet viņam vajag kaut kādas saknes, lai viņam nav sajūta, ka pat viņa vecāki viņu īsti līdz galam nesaprot. Tātad nākamais punkts ir bērni un bērnu izglītība, kāpēc atgriežas uz Latviju. Un es šito punktu īstenībā ļoti saprotu un no vienas puses arī atbalstu, tāpēc, ka izglītība katrā valstī ir savādāka. Un, ja man patīk, ka šeit Norvēģijā viņi vairāk, teiksim, liek visādas projektu darbiņus, prezentācijas klases priekšā, darbs grupās un daudz citādas interesantas lietas. Tur māca par kultūru un vēl daudz ko citu, bet ir atkal kaut kādas jomas, kuri uz Latviju atgriezušies cilvēki spēcīgi dabū piemācīties klāt, piemēram, fizika, ķīmija un citas tam līdzīgas lietas. Šeit ir tā kā bišķi pastumts nost, vai ne? Viņi uzskata, ka tās lietas tev jāmācās, ja tu gribēsi iet kaut kādu konkrētu profesiju mācīties. Un tāpēc arī sanāk, ka, ja tev ir bērni un viņi sāks tagad iet skolā, tieši tajā brīdī vecāki aizdomājas, vai viņi gribēs, lai viņu bērns tā kā dabū Latvijas izglītību, vai arī viņi dabūs kaut kādu šito vietējo izglītību. Tāpēc, ka, lai gan man pašam nevisai patīk skolā sēdēt un mācīties, es tomēr redzu liels pluss un mīnus abām izglītības sistēmām. Un ja jūs, teiksim, pārcelsieties kaut kādā, nezinu, tur 7. 8. klasē, ka jau daudz no tām lietām Latvijā ir iemācīts savādāk un vai arī nav vispār mācīts Norvēģijā, tad jūs bērnam būs pietiekami daudz problēmas, jo viņš arī visu valodu un domāšanu un visu pārējo jau būs izveidojis pēc tās vietas, kur jūs dzīvo modeļi, vai ne? Tā kā tas ir arī viens no brīžiem, kad jums ir spēcīgi jāpiedomā, vai jūs gribat pārcelties tur vai palikt šeit vai kaut kur citur. Nākamais punkts ir dzīves kvalitāte un vide, kurā jūs dzīvojat. Kā jūs arī redzējāt iepriekšējās intervijās, tā ir viena lieta, ko uzsver, ka tas Latvijā ir iespējams daudz labāks nekā citur Eiropā. Un šitas jautājums manās acīs ir super diskutabls, tāpēc, ka
katrā valstī un katrā pilsētā jūsējā pieredze ir stipri savādāk, vai ne? Jo es uzskatu, ka man konkrēti šitā Norvēģijas dzīvesveids ar savu mierīgumu, paredzamību un visu pārējo ir daudz piemērotāks, bet, protams, ir arī pilnīgi pretēji cilvēki, kam vajag tieši pilsētas kņadu, kas tur iet un izbauda nakts dzīvu un tā tālāk, un tas īsti nav savienojums ar normālu Norvēģu dzīvesveidu. Protams, kaut kur lielākās pilsētās tur ir kaut kāda nakts kluba, bet tie vienmēr ir tik drausmīgi dārgi un tā tālāk. Tās vienkārši ir savādākas vērtības, vai ne? Es arī ļoti saprotu šito punktu, jo, teiksim, tā kā es padzīvoju Anglijā, man tur nepatika, un salīdzinot ar kaut kādu dzīvi Londonā, es dotu priekšroku Latvijai jebkurā diennakts laikā. Tad vēl šeit ir tāds punkts kā profesionālā realizācija. Lai gan Latvijā tur algas un cenas visur aug, bet tik un tā īstenībā ļoti daudz cilvēku vēl atgriežas uz Latviju, veidot savējo biznesu. Kā arī ļoti daudz cilvēku, kas atgriežas Latvijā, viņiem ir vai nu valodas zināšanas, vai arī viņi sapratuši, kur ir kaut kāda brīva biznesa niša ārvalstīs, un tad Latvijā viņi uztaisa savu ražošanu. Un pēc tam eksportē visu to pasākumu uz tām valstīm, kur viņi iepriekš ir dzīvojuši. Jo viņi uzreiz saprot gan vienu tirgu, gan otru. Bet lielos vilcienos, es domāju, jūs to ideju saprat. Latvijā gan ir lielāka birokrātija, bet tai pašā laikā tur arī ir zemāks darbspēka izmaksas. Un tik un tā ir Eiropas Savienības valsts, tāpēc var no viņas brīvi importēt un eksportēt. Un tādā garā, tā kā daudz cilvēku arī sakrājuši naudiņu un pieredzi un atgriežas Latvijā tīri, lai sev realizētu tīri profesionālā veidā. Un, protams, kas ir viens no svarīgiem faktoriem, ir kaut kāda ārējie push faktori saucamie. Un, ko es ar to domāju? Pieņemsim tāds Brexit bija, vai ne? Tad ļoti daudz vai nu pārcēlās uz Latviju vai uz citām Eiropas valstīm, jo saprata, ka būs daudz grūtāk gan dzīvot, ceļot, importēt, eksportēt un tā tālāk. Vai arī uz Norvēģijas, piemēram, tas pats valūtas kurs, ko es esmu vairāk reizes pieminējis, vai ne? Daudz cilvēku pēc tam, kas saņem algu un viņiem ir liela maksājuma Latvijā, viņi paskatījās, ka tagad tas valūtas kurs ir tik zems, ka viņiem tur nekas daudz pāri nepaliek no tās algas. Un tieši tāpēc viņi vienkārši vai nu pārcēlās uz Latviju vai arī uz kādu citu valstu, kur maksā eirikos naudu. Skatoties no Norvēģijas, daudzi cilvēki atgriežas Latvijā, tāpēc, ka viņi ir saklausījušies pa bārnevērnu. Un, manuprāt, tas ir vecs iesīkstējs stereotips, un, ja jūs skatāties manējās sarunas Norvēģijā, jums tas nav jaunums. No jaunākajiem video kaut vai paskatieties man interviju ar advokātu šeit Norvēģijā, kurš tieši cīnās ar bārnevērnu lietām. Vai arī man patīk, kā Ainars izteicās, tā kā es taisīju podkāstu ar viņu, jo viss viņa ģimene strādājusi tieši skolās, un viņiem ir vistiešākais kontakts bijis ar šito dienestu. Un, lai gan ik pa laikam izskan kaut kāds dīvains skandāls, bet es uzskatu, ka lielākā daļā no Norvēģijas bārnevērnu nevarētu vairāk būt iemesls par to, ka tu tagad pēkšņi sakravā koferus un mauc dzīvot uz citu valsti. Un es esmu darījis ļoti daudz šitajā sakarā, lai visu to parādītu un izskaidrot. Varbūt sākam beidzot klausīties to, ko saka cilvēki, kas ar viņiem ir saskārušies, nevis balstamies uz veciem stereotipiem. Un tad maz atkāpīt. Es savos video cenšos pārbaudīt informāciju un tikai tad jums to parādīt. Un tā kā šis ir diezgan sarežģīts un smags temats, tad es esmu atradis, ir tāda mājaslapa migrācija.lv, vai ne? Un te es atrodu ziņas un dažādi pētījumi. Es iet reemigrācijas politikas vērtējums, vai ne? Un es lasu to pētījumu. Un tai pētījumā, darba grupas izstrādes priekšlikumu tika nodot sabiedriskai apspriešanai Providus rīcībā esošajā sabiedrības diskusijas platformā mūsu valsts.lv 2012. gada novembrī. Izskatās, ka tas ir pētījums, tur ir visādi gudri nosaukumi un mūsu valsts.lv. Es ietu mūsu valsts.lv un kazino, pētījumu par kazino. Ok, izskatās, ka tā lapa šobrīd ir 2026. un tā lapa ir 23. gadā. Izskatās nomirusi, ja tas ir pēdējais raksts. Tad ir atkal pa kazino. Ko tie pētniecība pa Latviju, apspriešana, te kaut kā Lembergs uzpeld, Kaimiši, vēl kaut kas. Un mūsu sponsori, kazino. Uzspiežam kazino. Forši, ne? Latvijas pētniecība. Un paskatoties par mums, un tur ir smuki uzraksti Latvijas Republikas Saeima, Providus, mana balss, deputāti uz Delnes. Tas iespējas rodas. Es šito noteikti nepētīšu tālāk,
jo es neesmu nekāds detektīvs, bet tas pirmais iespējas šī oficiāla lapa un sponsorēta no kazino, vai ne? Un paskatāmies, kas tai providus tā notiek, tur kaut kāda domnīca, un te par mums ir ziedojumi, kur galvenie finanšu avoti bijuši Eiropas komisija, atvērtās sabiedrības institūts, sabiedrības integrācijas fonds un bla, bla, bla. Ir acīm redzamas sasaistes, vai ne, ar to visu, ar visādiem fondiem, un tai pašā laikā kaut kāds kazino to visu sponsorē. Varbūt, ka tas nav sasaistīts, bet vienkārši pirmajās 10 sekundēs man ir absolūti jebkāda ticība, jebkurai no šitām lapām sagraut un atkal izskatās pēc kārtējo kaut ko, kas ir uztaisīts tikai, lai kaut kādas finanšu līdzekļus kaut kur izsaimniekot. Man liekas, ka es jau bišķiņ dziļāk raugos nekā pārsvarā viss, kas grib atgriezties Latvijā, bet burtiski, ka pirmajiem soļiem jau atkal man ir pazudusi ticība, ka kaut kas tur ir mainījies, tāpēc, ka, ja palas ziņu virsraksts un paskatās šito, tad uzreiz atkal ir kaut kādas asociācijas ar kazino, ar naudas atmazgāšanu un tā tālāk. Lielos vilcienos visu šito video ideju īstenībā iesāka viens mazs raksts vidzem.lv. Un tagad mēs apskatīsimies, kas tajā rakstā bija rakstīts un tieši kas man tur tā norezonēja, kāpēc es vispār visu šito tēmu tagad izdomāju parādīt arī pārējiem tautiešiem. Tātad tas raksts ir aptauja, kādi apstākļi mudina diasporas latvieši atgriezties Latvijā. Kas tur bija noticis? Tur bija kaut kad decembra beigās uztaisīts seminārs, reemigrācija klātienē un attālināt savas valsts un kapitāla vairošanās. Un tur bija arī aptaujātie cilvēki, kas tur piedalījās, un tur apmēram 70 cilvēki piedalījās. Un tur bija ļoti daudz latviešu, kas atgriezušies no dažādām pasaules malām. Tur 25% Lielbritānija, 24% Norvēģija un līdz pat Čīlei un tā tālāk. Šitā video veidošanas laikā, kā es teicu, es apskatījos tur daudz visādas pētījumus, statistiku un tā tālāk. Un tāpēc man bija vēl jo interesantāk apskatīties, kā šitas te viņa veidotā aptauja, kā tas korelē ar tiem datiem, ko es pirms tam esmu iegūs. Jo es arī savā dzīvu Norvēģijā grupā uztaisīju arī aptauju. Un arī lielākajās latviešu grupās es ieliku, un man tur atsaucās vairāk kā 200 cilvēki. Tāpēc man bija baigi interesanti uzzināt, kā šitā aptauja 70 cilvēkiem, kas ir pa visu pasauli atgriezušies Latvijā, cik līdzīgs ir atbildes ar manas veidoto aptauju, kur pārsvarā piedalījās cilvēki tieši no Norvēģijas. Un kas man super patika, tāpēc es nolasīju pat taisno citātu. Aptaujas dati apgāž pieņēmums, ka aizbraucēji tikai studenti vai īstermiņa laimes meklētāji. Vidējais respondentu probūtnes ilgums ir 13 gadi. Tas nozīmē, ka ārvalstīs ir izveidota stabila dzīve, karjera un sociālais loks. Šo faktu apstiprina arī ģimenes stāvoklis. Vairāk nekā 70 respondentu ārvalstīs dzīvo ģimenes ar partneri, bērniem vai abiem. Un tikai 5. daļa dzīvo vieni. Līdz ar to atgriešanās Latvijā vairs nav viena cilvēka lēmums. Tā ir visas ģimenes pārcelšanās operācija, kurā jāsaskaņo bērnu izglītība, dzīvesvietas un partnera karjeras jautājumi. Un īstenībā šis tieši ir tas lielais jautājums, par ko ir ļoti daudz un grūti jādomā, un kas daudziem cilvēkiem sagādā galvas sāpes, tāpēc, ka, ja tu pārcēlies viens, tad kādu vakar varbūt uzēdīs mazāk, vai tev ir kaut kādas opcijas, tu esi vairāk tā kā elastīgs, vai ne? Tu vari pieņemt daudz radikālāks lēmums, bet ja jau tev jāpārceļas ar bērniem, tad tas ir pilnīgi cits stāsts. Kaut vai 2 pieaugušiem cilvēkiem jau ir grūtāk pārcelties, jo jau ir jāsalāgo kaut kāds intereses, bet ja vēl tev ir pilna ģimene tur ar bērniem, tad tev ir uzreiz cita līmeņa galvas sāpes, vai ne? Un šitai atkal parādījās viena cita interesanta detaļa, ka tie, kas piedalījās seminārā, tā kā tur bija prombūtnē vidēji 13 gadu, vai ne? Bet ko es atradu ļoti daudzos pētījumos, ka ir tāda daži sliekšņi, uz kuriem cilvēki biežāk pārceļas. Ļoti daudz cilvēku, kas pārceļas apakaļ uz Latviju, jeb arī reemigranti, ir tieši cilvēki, kas ir nodzīvojuši 3 līdz 5 gadus ārzemēs. Un skatoties pēc statistikas, tam ir vairāk iemeslu. Pirmām kārtām, ja tu aizbrauc tīri tā kā peļņā, tu jau esi kaut kādu laiciņu pacīnījies, tu jau esi bišķiņu nogurs, tu esi kaut ko sapelnījis, visticamāk arī, ja tu esi prātīgs cilvēks, tu esi kaut ko jau arī sakrājis un nomaksājis. Otrais iemesls ir, ka tu esi jau bišķiņu tā kā saskums pēc dzimtenes, un vispasaules problēma, protams, ir mūsdienās, ka cilvēkiem ir grūtāk atrast draugus un izveidot jaunas attiecības, un ļoti bieži šitie cilvēki, kas ir īpaši atbraukuši peļņā,
Viņi tur kapājuši pa 10-12 stundām, un viņiem nemaz nav īsti bijis laiks paskatīties, kas apkārt notiek. Un sanāk, ka tu esi izkritis no aprits savu draugu vidū, un tev arī nav parādījušies īpaši daudz jaunu draugu tajā vietā, kur tu jau vairākus gadus dzīvo, vai ne? Un tad tu sajūties tāds patiešām vientuļš. Un īstenībā pa visu šito iejušanos tēmu manā kanālā jau ir bijis video, tas saucās emigrantu depresija, bet pasaules literatūrā viņi pazīst kā kultūras šoks. Tajā video es biju ieracies tematā par to, kas īsti notiek cilvēks viņiem galvā, tā kā viņi devušies dzīvot kaut kur citur. Un viņš tur ir vairāk kā 40 minūšu garš, tāpēc es baigi tur vairs neiedziļināsies. Ja jums tas interesē, vienkārši noskatīties šo video un viss. Labi, pietiks dzejot, atgriezīsimies pie raksta. Tātad nākamais punkts no aizbraucu pelnīt uz atgriezīšos dzīvot kvalitatīvu. Un īstenībā šajā aptaujā arī tieši tas pats parādījās, to, ko es jau visu laiku jums cenšos parādīt, ka tagad būs atkal mazs citāts no šitā raksta. Respondenti norāda, ka ārvalstīs viņus notur ne tikai alga, bet gan vispārējā dzīves kvalitāte un stabilitātes sajūta. Kvalitatīvās atbildes spilgti iezīmē diasporas bažas. Tās nav tikai par cipariem bankas kontā, bet par drošību rītdienai. Vajag darbu, lai varētu dzīvot, nevis izdzīvot. Aptaujā uzsver kāds respondents. Citi norāda uz nepieciešamību pēc skaidras un uzticamas valsts attieksmes un paredzams nodokļu vides, kas ļautu droši plānot ģimenes nākotni. Un īstenībā šis ir precīzi tieši tas, ko es parādīju iepriekšējā video par sociālo līgumu. Šis ir viens no tiem punktiem, vienkārši bišķi savādākos vārdos ietērpts, vai ne? Un nākamo punktu bija super interesanti paskatīties, tāpēc, ka bija kā vienmēr visās atbildēs pārsvarā sanāk, ka aizbrauc ekonomiski un atgriežos jau vairāk tā kā emocionāli iemeslu dēļ. Un kas tad tieši šitie mistiskie emocionālie iemesli? Jo zem to apakšā iet milzum daudz dažādas tēmas. Ne? Uz jautājumu, kas visvairāk pietrūks, dominē atbildes. Ģimene, draugi, Latvijas daba, kultūra. Respondenti min ilgas pēc savas valodas un mentalitātes, Latvijas mežiem un jūras, kā arī pavisam vienkāršām, bet sirdī tuvām lietām, piemēram, biezpienu maizes vai iespējas satikt vecāks bez lidojuma plānošanas. Un kāds aptaujas dalībnieks to formulēja īpaši precīzi - māju sajūtas. Tuvības Latvijai būt tēvzemē. Un tagad paskatīsimies, ko manējā izveidotajā aptaujas anketā aizpildījuši bija cilvēki, kas tieši vairāk dzīvo šeit Norvēģijā. Tātad jautājums bija, kādas ir top 3 lietas, kas pietrūk no Latvijas. Ģimene, draugi, ēdiens, laikapstākļi Latvijai ir labāk kā Norvēģijā. Pārtika valoda ģimene, pārtika valoda draugi, bērni, pārtika darba, atrašanās iespējas, ģimene, vide, radi, kultūra. Visas tās atbildes varbūt ietērpt to dažādos vārdos, bet pa lielam, kā jūs redzat, lielākā daļa no visa šitā pasākuma ir tīri emocionāli iemesli. Tur nevajag meklēt baigo loģiku, kāpēc cilvēki atgriežas Latvijā. Lielos vilcienos šitās atbildes saskan īstenībā pilnīgi visiem latviešiem, kas kaut kur ir pārcēlušies. Un pilnīgi vienalga, vai viņš ir pārcēlies uz Norvēģiju, kas ir relatīvi tuvu Latvijai, vai arī viņš ir dzīvojis Čīlē, vai ne? Sākot filmēt šito video, es viņu biju domājis, ka viņš aizies citā gultnē, un tāpēc es biju uztaisījis šitā te tabuliņu, lai parādītu, cik daudz latvieši īsti ir, kuros gados izbraukuši. Un es gribēju arī saprast, kādi lielie iemesli notikuši, kāpēc vispār viņi tā izbraukuši. Un es jums bišķi īstumā izskaidros par šito tabuliņu. Ja jūs viņu gribat redzēt pilnībā, nopauzē un izlasīt visu, kas tur ir rakstīts, jo tur ir ļoti daudz labas informācijas. Bet pa lielam jūs redzat iebraukušie, izbraukušie un uz leju, cik tai gadā cilvēku skaits ir samazinājies Latvijā. Kamēr Latvija vēl nebija iestājusies Eiropas Savienībā, bija visādas vīzes, papīrs un nebija tik vienkārši tikt ārā no Latvijas. Un arī bija diezgan liela stabilitāte pēc 90. gadu trakumiem iestājusies, un tāpēc nemaz tie cilvēki tik daudz neizbrauc. Tad 2004. man tā liekas iestājās Eiropas Savienībā un Lielbritānija atvēra savu darbu tirgu un tur aizgāja baigi daudz cilvēku, jo pavisam vienkārši varēja burtiski pelnīt 4-6 reizes vairāk nekā viņi to varēja izdarīt Latvijā uz to brīdi. Bet pēc tam, kā var redzēt, arī tā līkne gāja uz leju un cilvēki vienkārši lēnā garā sāk jau nomierināties. Un pēc tam iestājās Pasaules banku krīze. Un ļoti daudz cilvēku devās ārā no Latvijas, jo saprata, ka vienkārši nevar vairs savilkt galus kopā un visas mājas, viss pārējo, kas ir nopelnīt šitais labajos gados, viņi vienkārši pazaudēs. Un attiecīgi viņi arī ļoti daudz tūkstoši cilvēku izbrauc, un tai laikā man tā liekas parādījās šitas vecais prikols, kā pēdējais cilvēks, kurš izbrauc no Latvijas, tas arī izslēdz gaismu Rīgas lidostā.
Un visstrakākajā gadā īstenībā turpat 39,000 cilvēku vienā gadā izbrauc no Latvijas. Tas ir pa lielam. Es nezinu, kas tagad ir tāda pilsēta normālos izmēros. Ventspils, Rēzeka, uzreiz vienkārši sakravē koferis un pazūd no Latvijas, vai ne? Un tālāk, ja mēs iezūmējam tai tabuliņā, baigi forši var redzēt iepriekšējos punktus, ko es teicu, ka cilvēki, teiksim, 3 līdz 5 gadu, un tad viņi bieži vien sāk skumt pēc lietām un atgriežas Latvijā. Un kā jūs varat redzēt, pagāja krīze, pagāja tie gadiņi, un cilvēki tagad sāk vairāk atgriezties Latvijā. Un kas vēl ir baigi interesanti, arī tā sailgošanās un emocionālā puse šitie uzrādās, tāpēc, kā bija tur Latvijas 100 gadus visādi pasākumi, un tad bija valoda referendums, un atkal pacēlās tās nacionālās jūtas un tā tālāk. Un var redzēt konkrēti, ka tajos gados gandrīz dubultojās tie cilvēki, kas atgriežas. Tā kā īstenībā, ja es daudz maz pareizi visus tos notikumus atceros un esmu pierakstījis, tad ir diezgan liels tāds likumsakarības vienkārši atrodams šitādā ilgākā statistikā. Un pēc visu šito materiālu pētīšanas un paskatoties šito statistiku, tam, manuprāt, ir it kā no vienas puses baigi vienkārši tāds risinājums, kā dabūt latviešus Latvijā. Pavisam vienkārši viņiem vajag kaut kādu kopējo nacionālo ideju. Tā kā no vienas puses tas ir super vienkārši, no otras puses, protams, kamēr tur visi deputāti plēšās un raus striķi, katrs uz savu pusi, netic, ka kaut kas tāds notiks. Bet, ja mēs skatāmies tādos lielos vilcienos, tad lūdzu, bija valodas referendums, pamodās uzreiz nacionālais kaut kāds lepnums, vai ne? Uzreiz cilvēki brauc apakaļ un sāka dzīvot aktīvāk un tā tālāk. Un tas pats bija arī uz Latvijas 100 gadu parādījies kaut kāds lepnums par to, ka tu esi latvietis, un atkal cilvēki sāk braukt apakaļ, vai ne? Pa lielam jau ir kā vienmēr, vai ne? Mēs esam diezgan sašķelti un katrs savā mazajā šķūnītī kaut ko bakstās un darās, bet ja mēs paskatāmies tādos lielos vilcienos, īstenībā ir kaut kādas tās nacionālās idejas. Ja tu redzi, pa ko iet un cīnīties, ja tev vispār ir, ko tu gribi aizsargāt, tad cilvēki ceļās un dara brīnumu lietas. Viņiem vienkārši gribās justies kaut kam piederīgiem, un viņi ies un cīnīsies un kritīs par to lietu, ko viņi tur dara. Un tieši tāpēc ir tik super svarīgi, ko dara šitie Vidzemes koordinācijas centrā, ka viņi mēģina organizēt tos pasākumus, ka cilvēki sajusties savstarpēji, ka viņi nav starp svešajiem, bet ka viņi ir ar kaut kādu kopīgu pagātni un kopīgām idejām. Tad viņi vairs nejūtas vientuļi, bet viņi jūt, ka tomēr ir cilvēki līdzīgi domājoši apkārt. Un šito video es biju domājis veidot daudz savādāk, un tieši tāpēc viņš arī tik ilgi aizkavējies, ka es biju cerējis uztaisīt vairākas intervijas ar cilvēkiem, paprasīt viņu viedokli un tā tālāk, bet es arī saprotu, kāpēc par šito tēmu ir tik ļoti grūti runāt, un tāpēc, ka nav baigi vienkārši stāstīt par savu pieredzi un jūtām un to visu parādīt absolūti visai pasaulē un pēc tam klausīties, kāds tu bijis nejēga, vai ne? Un vēl grūtāk visu šito pasākumu uztaisīt tas, ka lielos vilcienos arī ļoti grūti kaut kādu nebūtu jēdzīgu statistiku atrast, tāpēc, ka cilvēki, kas kaut vai caur šitiem koordinācijas centriem aizbrauc apakaļ uz Latviju, ja viņi tur neiedzīvojas, viņi jau vairāk nezvan un nestāst, mums apnika, mēs aizbrauc atkal kaut kur citur prom, ne? Viņiem vienkārši pazūd kontakts un viss, un neviens uz planētas nezina, vai viņi palikuši Latvijā, vai viņi kaut kur aizkūlušies. Un tieši tāpēc es jums nevaru nekādu konkrētu atbildi pateikt, kas tagad notiek, vai pārsvarā cilvēki, kas atgriežas Latvijā, ir laimīgi, vai viņi atkal kaut kur aizbrauc. Vienīgā informācija, ko es varu sniegt, ir no tiem cilvēkiem, kas man ir anonīmi uzticējuši savējos stāsts. Un īstenībā tos pozitīvos stāstus, tos jau jūs varat redzēt kaut vai tajā pašā Vidzeme LV vai PAPS un citos visādos portālos un saitos ir to cilvēku stāsts, kas par to grib publiski stāstīt, vai ne? Bet kas konkrēti man tais stāstos vienmēr traucē, ka viņi ir uztaisīti tādi atklāti glaimojoši, tādi sapņaini, rožaini un tā tālāk, vai nespēlējot tieši uz tām emocijām, ko es esmu iepriekš tik daudz reizes minējis. Un tie, kas ilgāk skatās manu kanālu, tie arī redz, ka es jums parādu, ka dzīve Norvēģijā nav tikai kaut kādi skaisti skati un vēl kaut kas, bet te ir arī daudz nepatīkams lietas un ik pa laikam sanāk kaut kādi ieberzieni, un tā ir absolūti normāla dzīves sastāvdaļa. Lielos vilcienos, kā vienmēr, cik daudz cilvēku, tik daudz pieredzes un tik daudz dažādu viedokļu. Es jums nevaru tagad pateikt, ka cilvēki, kas ir aizbraukuši, visi ir laimīgi, vai arī visi, kas ir atgriezušies, tagad ir laimīgi vai nelaimīgi. Bet viens cilvēks, kas man uzticēja savējo stāstu, gribēja palikt anonīms, un tas ir ļoti saprotams, un īstenībā
par šitām tēmām vajadzētu vairāk piedomāt tieši cilvēkiem, kas ir atbildīgi par emigrāciju uz Latviju. Protams, viss šitā tēma ir super sarežģīta un konkrēti šitajā stāstā arī parādīsies ļoti daudz no visām šitām iepriekš minētajām tēmām. Un tāpēc es jums vienkārši citēšu, nolasīšu, ko man tieši konkrēti šitas cilvēks atsūtīja, daloties ar savējo stāstu. Pabeidzis ungdomsskole Norvēģijā, iestājās Tehniskajā koledžā Latvijā, jo elektronika bija viņa sapnis. Daudz par to lasīja, darināja visādas darbiņas un tam līdzīgi. Sākās mācības, tas bija šoks. Fizika un ķīmija tika prasīts diezgan augstā līmenī, bet Norvēģijā iepriekš vēl šie priekšmeti netika mācīti. Tas pats ar matemātiku un latviešu valodu. Sapulcē lūdzu skolotāju, lai tas palīdz ar papildus stundām. Teicu, ka samaksāšu, atsaucība 0. Meklēju pasniedzējus citur, jaunietim dienā bija skola, pēc tam privātās nodarbības, vēl mājas darbi un citi priekšmeti. Tas bija murgs, tik nelaimīgi savu bērnu redzēt ir ļoti smagi. Pati sāku strādāt uzreiz, centos ļoti, tomēr visu laiku tika norādīts, ka es esmu muļķe un neko nesaprotu, un no šādas attieksmes biju Norvēģijā jau atradusi. Norvēģijā vienmēr esmu saņēmusi cieņpilnu attieksmi, un šobrīd atkal viņi dzīvo Norvēģijā. Un kā jau es iepriekš teicu, šitai ir tik daudz tēmas kopā, te ir gan tas, ka te ir atšķirīga izglītības sistēma, arī tīri psiholoģiskais, kā cilvēki attiecas viens pret otru. Un īstenībā konkrēti šito stāstu es gribētu parādīt tik vienam šitam cilvēkam, kas saka, brauc uz dzimteni, te būs viss forši, vai ne? Bet īstenībā pāris teikumos ir paslēpts tik daudzslāņainas visādas problēmas, pa ko lielākā daļa no tiem, kas nav dzīvojuši ārzemēs, pat nenojauš. Un tieši tāpēc arī ir tik grūti par šito tēmu kaut ko stāstīt, jo, lai arī kādu teikumu es pateiktu, būs vēl 3 cilvēki, kas teiks, ka tā nav taisnība. Ne? Un tieši tāpēc es arī, ja vien neparādīsies kaut kāda jauna un interesanta negaidīta pavērsiena, es par šito tēmu tālāk vairāk neko īpaši negribu stāstīt. Tāpēc, ka viens mazs YouTuberis kaut kur Norvēģijā šito problēmu nekādīgi neatrisinās. Es vienkārši esmu jums parādījis savējo skatu punktu, un kam viņš nepatīk, sorry, taisa savējo video, parāda savējo skatu punktu, varbūt kaut kas no tā mainīsies. Un īstenībā priekš manas gaumas šis ir tāds neordinārs video nobeigums, jo es nevaru jums nekādu konkrētu atbildi tā arī iedot. Un es īstenībā vēl pat nepieskāros tādiem sarežģītiem jautājumiem kā daudznacionālās ģimenes vai arī vairāk rasu ģimenes un vēl ļoti daudz dažādas tēmas ir, vai ne? Nepavēlt šitā sarežģītā tēma ir bijusi īstenībā aktuāla kopš laika gala, jo cilvēks vienmēr ir ceļojis, pārcēlies un viss tas ir gājis vienmēr miksā. Bet nevajag aizmirst, ka pats primārais, kāpēc es vispār iesāku par šito tēmu runāt, ir, ka es redzu, ka ir daudzi dusmīgi cilvēki un ka vajag par to tēmu tomēr runāt, lai saprastu vairāk tos cilvēkus otrā pusē. Un tīpaši Latvijas kontekstā mēs esam maza tauta, cik reāli tīri latviešu 1,5 miljonus maksimums, vai ne? Un īstenībā daudz svarīgāk mums kā latviešiem būtu atrast tos kopsaucējus un paskatīties, kā mēs viens otru varam atbalstīt, nevis strīdēties un dirsties dēļ kaut kādiem šitiem sīkumiem, vai ne? Bet kā es skatos, daudziem no šitiem pētījumiem arī tur iesaistīti zinātnieki un vēl daudz gudri cilvēki, kas tam ir veltījuši visu savu mūžu. Un es savā mazā YouTube kanālā ar savu virspusējo pētniecību, protams, jums vispār nevienu atbildi nevar sniegt. Es varu tikai parādīt, kā tas izskatās no manas puses. Es ļoti ceru, ka sabiedrībā parādīsies vairāk diskusijas par šito tēmu un ka šitas viss bija kādam noderīgi. Un ja kādam parādās kaut kāda ideja, kā šito visu parādīt cilvēkiem saprotamākā veidā, droši uzsit ziņu, varbūt kaut kas mums sanāk kopā sabiedrīt. Un kā vienmēr video nobeigumā, ja jums patīk tas, ko es rādīju, uzspied like. Un ja jūs gribat redzēt vairāk, ne gluži par šitām tēmām, bet par dzīvi Norvēģijā, tad uzspied abonēt, un tad jau YouTube algoritmi jums parādīs, tikko es būšu augšu pielādējis kaut ko jaunu un interesantu. Un jā, kamēr mēs tā pļāpājam, jau pienāca saulrietis un laiks doties mājās. Paskatās, kāds man te ir skaistums šobrīd.